Systemlife ir tehnoloģiskais līderis āra gaisa attīrīšanā, kurš, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, ir radis risinājumu, kā attīrīt milzīgu pilsētas gaisa apjomu un ievērojami samazināt pieaugušo gaisa piesārņojumu pilsētās. Systemlife ir inovatīva gaisa filtrēšanas sistēma, kas ļauj veikt pilsētas gaisa attīrīšanu 350 metru darbības radiusā un aptvert aptuveni 400 000 kvadrātmetru platību. Gaisa filtrēšanas stacija veids gaisa attīrīšanu 24 stundas diennaktī, apstrādājot līdz 15 000 kubikmetru gaisa stundā, kas ir ekvivalents gaisa daudzumam, ko dienā ieelpo 18 000 cilvēku. Filtrēšanas sistēma attīra gaisu no PM10, PM2,5 un PM1, kā arī no nanoputekļiem un toksiskajām gāzēm. Gaisa piesārņojums, ko izraisa kaitīgo gāzu un putekļu daudzuma palielināšanās atmosfērā, ir viena no aktuālākajām vides un veselības problēmām. Gaisā esošo kaitīgo vielu iedarbība uz cilvēka veselību izraisa dažāda veida slimības, arī astmu un bronhītu. Harvardas Universitātes pētījums ir pierādījis, ka uz katriem 10 ieelpotajiem daļiņu mikrogramiem trombozes risks palielinās 70 reizes. Gaisa filtrēšanas stacijas ir paredzētas novietošanai pilsētu centros, kur ir ļoti blīva transporta līdzekļu kustība un zema gaisa cirkulācija. Gaisa piesārņojuma avoti ir dažādi, bet visvairāk gaisu piesārņo rūpnieciskā darbība, transports, kā arī siltumenerģija, kurināšana ar akmeņoglēm, kūdru, malku, naftas produktiem. Tā rezultātā gaisā nokļūst sodrēji, sēra dioksīds un tvana gāze, arī chlors, sērskābes tvaiki, slāpekļa dioksīdi, fluora savienojumi un cietās daļiņas. Pilsētās novēro īpašu piesārņojumu veidu – smogu. Smogs ir atmosfēras piesārņojuma veids, kas ietver gāzveida un cietās daļiņas, kuras kombinācijā ar miglu vai aerosoliem izraisa intensīvu atmosfēras piesārņojumu. Visnelabvēlīgāk cilvēkus ietekmē tieši ļoti maza izmēra putekļi, kas ar acīm nav saredzami. Tādi putekļi iekļūst daudz dziļāk cilvēka organismā. Systemlife spēja veikt šo daļiņu filtrēšanu un pat paveikt vēl vairāk – attīrīt gaisu arī no gāzveida piesārņojumiem un tā sauktajiem nanoputekļiem. Filtrēšanas sistēma sastāv no 4 secīgiem gaisa filtrēšanas posmiem. Izstrādājot filtrēšanas sistēmu, tika ņemta vērā tās iespējamā ietekme uz vidi. Filtrēšanas stacijas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams 5 kW elektrības pieslēgums. Pateicoties skaņas izolācijai, tās trokšņu līmenis ir ļoti zems. Mūsdienu dizains, datorizētā sistēma un tālvadības kontroles iespējas ļauj Systemlife filtrēšanas stacijas uzstādīt jebkurā vietā un uzraudzīt to darbību no galvenās kontroles telpas. Gaisa ieplūde un izplūde tiek analizēta ar spektrometriem, kuri ļauj noteikt filtrēto putekļu sastāvu. Systemlife ir izstrādājuši un patentējuši sistēmu ar nosaukumu Klimatbox. Ņemot vērā apkārtējās vides dažādos klimatiskos apstākļus, tā spēj pielāgot filtrēšanas stacijas darbību tā, lai sasniegtu iespējami labākos rezultātus. Kontroles ierīce analizē galvenos laika apstākļu parametrus, tādus kā temperatūra, mitrums, spiediens un vējš. Systemlife sadarbībā ar Triestas universitāti realizēja projektu, kura laikā tika apkopoti un analizēti filtrēšanas stacijas darba rezultāti. Vairāki gaisa piesārņojuma analizatori tika novietoti dažādos attālumos no filtrēšanas stacijas. Tas ļāva mums apkopot un analizēt informāciju par gaisā esošo daļiņu koncentrāciju dažādās vietās un dažādos laika apstākļos. Vairāki valsts institūti un vadošie speciālisti uzraudzīja visu produktu koncepcijas, izstrādes un ražošanas posmus. Gaisa filtrēšanas stacijas un to komplektējošās daļas tika testētas un izstrādātas tā, lai tās būtu izturīgas pret negadījumiem, vandālismu un dažādo laika apstākļu ietekmi. CE marķējums apstiprina, ka preces projektēšana un izgatavošana atbilst visām Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ir veiktas preces atbilstības novērtēšanas procedūras. Eiropas patentu birojs Systemlife gaisa filtrēšanas stacijām ir izsniedzis starptautisku patentu, kas ir piemērots 140 pasaules valstīs. Systemlife gaisa filtrēšanas stacijas šobrīd tiek izplatītas visā pasaulē.
Systemlife ražotne atrodas Campo San Piero, Padovas provincē, Itālijas ziemeļrietumos, vienā no vadošajiem valsts ekonomiskās un rūpnieciskās attīstības apgabaliem. Papildus pilsētas gaisa filtrēšanas stacijām, Systemlife ir izstrādājuši un izgatavojuši arī negatīvo jonu gaisa izsmidzinātāju, mikroklimata stacijas sabiedriskā transporta pieturām. Filtrēšanas stacijas modelis ir īpaši piemērots metro transporta sistēmās un pazemes autostāvvietās. Iekštelpu filtrēšanas stacija piemērota rūpnīcām, autostāvvietām, tirdzniecības centriem un citām vietām.